Īsi pirms Ziemassvētkiem ievēroju kādu Jelgavas Valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu par grozījumu Jelgavas pilsētas domes 16. gada 28. jūlija lēmumā par privātā kapitāla piesaisti pašvaldības Jelgavas tirgus. Izlasot lēmumu, ievēroju vairākās vietās būtībā melus. Piemēram, Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde uz nenoteiktu laiku apturējusi bruģēšanas darbus un tiek gaidīts atzinums no Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes, lai saskaņotu turpmāko rīcību saistībā vēsturisko bruģi. Tā kā zināju, ka tie ir meli, jo pats kultūras mantojuma pārvaldei bija rakstījis iesniegumu par vēsturisko bruģi, kas iespējams tiks vienkārši aizrakts. Zināja, ka kultūras mantojuma pārvalde darbus nebija apturējusi un arī nebija kāda savādāk to kavējusi. Bet vienalga bija vērsies kultūras mantojuma pārvaldē, lai šos faktus apstiprinātu. Elvīra Mantrova, kas ir Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālas nodaļas vadītāja, paskaidroja man, ka pārvalde darbus nebija apturējusi, bet tikai rekomendēja vēsturisko bruģi demontēt un saglabāt. Tas arī tika izdarīts. Pārvalde norādīja arī to, ka tā rodas mīti, ka pārvalde visiem traucē dzīvot. Kā nākošie lēmumā izteiktie meli bija saistīti ar augsto gruntsūdens līmeni, kas ilgstoši neļāva veikt zemes darbu inženierkomunikāciju izbūvē. Kā rezultātā būvdarbi iekavējās pa vairāk kā 60 dienām. Tas tika saistīts ar vētras rezultātu, kad tika apludināta jaunā tirgus būvlaukums un būvniecības stadijā esošie kanalizācijas un ūdensvada tīkli. 60 dienu termiņš beidzas oktobra sākumā, taču konkrētā bilde ir redzama no 2024. gada 2. decembra. Bildē redzamas gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas sastāvdaļas. Šādas pašas gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas redzams arī turpmākajā video no 2025. gada 19. marta. Tirgus joprojām ir bez ūdens. Un visu ziemu jau no augusta šādi te tiek pumpēts ūdens. Nevar 100 metrus pievadīt ūdensvadu pie tirgus. Diemžēl tāda situācija. Jau aprīļa beigās jānodod eksploatācijā, bet ūdens visu laiku tiek pumpēts. Laikam augusta plūdi joprojām ir nenovēršams šķērslis Jelgavas tirgus pabeigšanai. Tā tas notiek, ka daži strādnieciņi. Tā būvniecība notiek. Diemžēl šādu te lēmumu bija gatavi parakstīt mūsu augsti godājamais Rāviņa kungs, pašvaldības izpilddirektore Škutāne, bet lēmumu sagatavoja Golubieva. Saskaņoja arī Beļaka un juridiskās nodaļas vadītāja Potāpova. Šo visu augstāk minēto informāciju nosūtīju visiem Jelgavas domes deputātiem. Rezultātā lēmumu koriģēja, bet par faktu, ka šāda melošana vispār notiek, neviens nepievērs uzmanību. Ierasta prakse Jelgavas domē. Apskatot ēkas fasādes, var novērot, ka viena fasāde vispār vēl nav pabeigta, vārti nav ielikti. Tāpēc atliek vien cerēt, ka šie darbi līdz 30. aprīlim tiks pabeigti, mēs varēsim iepirkties pārtikas un nepārtikas preču tirgū, kas piedāvās mums piesātinātu izvēles iespēju. Savukārt, ja šāda ņirgāšanās 9 gadu garumā par pilsētas iedzīvotājiem jums nepatīk,
Tad aicinu vairs nebalsot par ZZS, Nacionālo apvienību, Kustību par, Saskaņu, jeb partijām, kas ir esošās koalīcijas sastāvā, kā arī par Latviju pirmo vietu, kas ir vienojušies ar ZZS, ka ies kopā koalīcijā.